Lai gan skandināvu uzņēmums Carlsberg, kas apstrādā visdažādāko veidu materiālus no alumīnija, ādas, plastmasas, kartona un citiem materiāliem, pasaulē atzinību iemantojas kopš tālā 1954. gada, turklāt Saldū darbojas jau 13 gadus, tomēr izstādē Ražots Saldū piedalījās pirmo reizi. Mūsu ražošana sadalās divās daļās. Viena ir papīra nodaļa un otra ir paraugu kolekcijas un albumi. Ar papīru mēs saprotam to, ka mēs varam izgatavot dažādas lietu vākus, kastītes, grāmatiņas, pierakstu blociņus. Un paraugu kolekcijas ir dažādu audumu noformēšanas, iesiešanas vākos, grāmatās, pakaramajos pēc klienta vēlmes. Tad patiesībā jūs spējat radīt ļoti daudz pārsteigumu un prieka. Jā, mums ir ļoti daudzpusēja produkcija. Ja 13 gadu atpakaļ varēja uz pirkstiem saskaitīt, cik mēs ražojām produktus, tagad mēs katru dienu ražojam kaut ko jaunu un ļoti ejam līdz laikam. Kas šodien visvairāk interesē saldiniekus izstādes ietveros? Vispār visi ļoti izbrīnīti, ka tāda firma Saldū ir tik daudz gadus un kad nezināja, ka mēs ražojam visu šo produkciju. Kad pie mums tāda liela izvēle ir. Visi tā kā prasa, ko mēs pārdodam, bet mēs konkrēti šodien neko nepārdodam. Mēs parādām to, ka mēs esam, mēs dodam iespēju cilvēkiem strādāt. Skaits nav ierobežots. Vienīgais tas, ka atkarībā no jo lielāks skaits, jo lētāka cena. Mums ir pieprasījums bija Statoil kastītei, Norvēģu pārstāvjiem, arī Norvēģu televīzijā rādīja šo kastīti, kā tika pasniegt Statoil direktoram. Tā bija tikai vienība. Pārsvarā mūsu produkcija aiziet uz Skandināviju. Mums vietējā tirgu, mēs, ja jūs zinat, plašās Rimīma apītes, mēs ražojām kopā, mēs saražojām 45 000. Ir nelieli pieprasījumi no Latvijas, bet tas nav tas, no kā mēs izdzīvojam.